Sveicināti, dārgie draugi! Te Solāra Dajana. Un šodienas video, kāpēc ir svarīgi būt emocionālā līdzsvarā? Kad mēs esam emocionālā līdzsvarā, mēs apzināti pieņemam lēmumus un veicam izvēles apzinātas. Tās, kuras rezultātā nes mums labsajūtu un labklājību. Kad mēs esam emocionālā līdzsvarā, mēs neesam ietekmējami stresa laikā. Tas mūs neietekmē. Nelīdzsvarotas, nesaprotamas, negaidītas, spontānas, nelabvēlīgas situācijas. Mēs spējam skaidri domāt, veikt skaidras, apzinātas darbības, nenonākot haosā, nenonākot satraukumā, uztraukumā, nenonākot bailēs, kuras rezultātā varētu ietekmēt mūsu saprātu. Tieši emocionālā līdzsvarā pieņemtie lēmumi un veiktās izvēles un veiktās darbības ir paši labākie, paši pareizākie. Nākamais, esot emocionālā līdzsvarā, mēs līdzsvaroti un harmoniski iedarbojamies ar citiem cilvēkiem, ar savu apkārtējiem, ar savu ģimeni, ar saviem mīļotajiem, ar draugiem, ar kolēģiem, ar priekšniecību, ar klientiem, ar pasauli, ar dabu, ar visu. Mēs iedarbojamies ar visu harmoniski. Tās ir harmoniskas savstarpējās attiecības, pozitīvas, kurās mēs netraumējam viens otru. Kā mēs to darām? Esot nelīdzsvarotā stāvoklī. Kad mēs to darām no aizvainojuma, no uztraukuma, no bailēm. Kad mēs esam līdzsvarotā emocionālā stāvoklī, mēs pievelkam savā dzīvē situācijas, notikumus un cilvēkus tāpat līdzsvarotus un harmoniskus, labsajūtīgus un labvēlīgus mums. Kad mēs esam līdzsvarotā emocionālā stāvoklī, mēs labāk jūtam sevi. Ko mēs vēlamies, kādas ir mūsu vēlmes, kāda ir mūsu sapņi, kāda ir mūsu mērķi. Un mēs labāk jūtam, zinām un redzam, kā mēs varam to sasniegt, realizēt dzīvē. Kāda mēs esam? Līdzsvara stāvoklī. Mums visapkārt esošais automātiski līdzsvarojas. Pat ja kāds mums tuvumā atrodas satraukumā, kaut kādā stresā, steigā, haosā, un mēs esot līdzsvaroti, automātiski līdzsvaram šo cilvēku, mēs viņu ietekmējam enerģētiski. Paldies par jūsu uzmanību un visu jums to labāko un gaišāko!